Sigmas objektīvi priekš Canon bezspoguļa kamerām. Kas tas ir par jaunumu? Tūlīt es jums to visu pastāstīšu. Canon bezspoguļa kameras mums ir zināmas jau kopš 2018. gada, kad R sērijā parādījās tirgu. Un viens no interesantākajiem modeļiem, tas ir Canons R10, kas ir ar crop sensoru, jeb nevis full frame, bet crop kamerā, ļoti laba līmeņa, maksimālā kvalitāte, maksimālie parametri, ko var izspiest no tā tik mazā kompakta korpusa, vienīgi kā bez attēla stabilizācijas, jo attēla stabilizācija nāk jau uz R7 kameras, kas ir vēl jaudīgāk par R10. Bet runa ir par to, ka oriģināli Canons nāk tikai ar tādu mazu objektīviņu, kam ir 18-45 mm zuma diapazons, diezgan patumšs, f4.5.6.3, gan ar optisku attēla stabilizāciju. Vienīgi cita opcija, kā nopirkt jaudīgu jauno Canon bezspoguļu kameru, tas ir viņa universāls 18-150 objektīvs, kas ir diezgan paliels, bet ļoti ērts ceļojumiem. Un līdz nesenam laikam bija izvēle vai nu lietot šo te kurci priekš kameras caurumā, vai nu likt lielus objektīvus vai vecus objektīvus caur adapteriem. Savukārt tagad Sigma un Tamrons aktīvi pieslēdzas pie tā, lai saražot priekš tiem Canoniem jaunus objektīvus. Pirmkārt, tas ir saistīts ar to, ka Canons beidzot atvērā patentu savam šitam te savienojumam. Jeb iepriekš viņiem šis te savienojums, kontakti un datu apmaiņa ar kameru bija zem patentu. Neviens cits ražotājs nevarēja saražot kaut saderīgu objektīvu, kuru var pielikt pie tās Canon kameras. Pakāpeniski pabišķiņ Canons atvēra šo patentu, iedeva būtiski pāris ražotājiem atļauju ražot objektīvus, kuri tie objektīvi, kas nav pašam Canonam. Jeb, ja viņam šitais objektīvs ir, viņu tieši tādu pati neļaus saražot. Aktīvi pieslēdzas Sigma, un viens no viņam pirmiem interesantākiem objektīviem ir tieši 18-50 objektīvs, kas ir pavisam neliels kompakts, dod līdzīgu diapazonu, ka te mums ir 18-45 tumšais, a te mums ir 18-50 gaišais, gan bez attēla stabilizācijas. Tad ar šādu objektīvu jau var pilnvērtīgi lietot savu kameru, kur nepietiekami gaismas apstākļi, pateicoties 2,8 diafragmai, gan vajag stabili to turēt. Savukārt, piemēram, filmējot video, kamera pieslēgs savu iekšēju digitālo stabilizāciju, un tad uz objektīva stabilizācijas nav tik liela slodze. Tad nākamais solis, ka Sigma izveidoja labu platlenci, gan standarta objektīvs, gan platlencis mums jau ir labi zināmi tie modeļi no Sony un Fuji kameram, kur viņi ļoti labi nāk klāt pie fočukiem, jo dot pa ļoti sapratīgu cenu pie lielisku diapazonu. Un atkal mēs redzam, ka 2,8 gaišais platlencis, 10-18 diapazonā, tieši interjera bildēšanai, ainavām, pastaigām, daudz kur var izmantot pasākumiem uz crop kameras, tieši izcils tāds platais formāts. Un Tamrons pieslēdzas ar savu 11-20 2,8 platlenci priekš Canon crop kameras. Sanāk, ka pateicoties tam abiem tiem platlenciem pa samērā nelielu cenu var dabūt tieši platu lenci uz Canon crop bezspoguļu kameram. Bet maksimālais brīnums nāk, kad Sigma paziņoja un laiž ražošanā savus kompaktus, fiksētus objektīvus ar gaišu diafragmu 1,4. Te man priekšā ir 16 mm objektīviņš, 30 mm un 56 mm. Tad 16 mm mums sanāk, ka ir pietiekami plats lencis. Tas objektīvs, visi tie objektīvi arī ir zināmie pēc Sony un Fuji saderīgiem modeļiem, tikai te mēs redzam, ka milzīga aste aizmugurē, milzīgs savienojums, jo, cik ir zināms, Canonam viņu jaunais RF savienojums ir vislielākais no visiem ražotājiem, un ar tik lielu caurumu viņi var
ievietot iekšā lielu lecu, pēdējo lecu, pēdējo tā teikt, elementu izveidot vislielāko un ar to dabūt vislabāko attēla korekciju. Tad salīdzinājumā ar Fuji vai Sony Sigmas saderīgiem objektīviem, te mums ir tāda mānamā liela aste un sanāk 16 mm, platais gals ar 1,4 diafragmu, ļoti jaudīgs platlencis ar lielisku kvalitāti. Savukārt 30 mm objektīvs uz crop kameras, tas mums būs tipiskais ap 50 mm, jeb ikdienas klasiskais objektīviņš 1,4 diafragma, atkal ideāli der visādiem pasākumiem un pastaigām, tad street foto objektīvs no Sigmas. Savukārt 56 mm uz crop kameras mums dos jau portrēta diapazonu ap 80 mm. 1,4 diafragma ļaus izsmerēt fonu, tad ar šādu objektīvu var tieši dabūt uz mazā kompakta Canona izcilu bildi. Un padomājot, ka tie objektīvi maksā tikai dažus simtus, tas nav traki dargi objektīvi, un kaut visu trīnieku sapērkot, var dabūt pie savā Canona izcilu diapazonu ar ļoti gaišam diafragmam. Gan es nepieminēju, ka šajā trīniekā īstenībā ir vēl ceturtais objektīvs, kas ir 23 mm, jeb tam ir jāstāv pa vidu starp 16 un 30 mm objektīvā. Tad pilnīgi būs aizvērts tas četrnieks, tā teikt. Bet 23 mm kaut kā ne Sony, ne Fuji saderīgiem objektīviem no Sigmas ražotāja nebija tik populārs, varbūt tāpēc, ka viņš pēdējais pievienojas pie svētā trīniekā. Un Canonam viņš ir pieejams, pasūtāms veikalā mums pakāpeniski nāk tie jaunumi, jo Sigma pagaidām ir nepietiekami ražo jaunus RF savienojuma objektīvus, bet nomā mums tie 3 objektīvi jau ir. Jums jau ir iespēja pamēģināt iznomāt savam Canonam RF savienojuma 16, 30 un 56 mm objektīvus. Visi ir 1,4 diafragma un principā paņemot, piemēram, platāko un portrēta objektīvu 16 un 56 var ar diviem pārklāt principā jebkuru pasākumu, kaut kādu nopietnu fočēšanu vai filmēšanu, jo 1,4 diafragma ļaus pilnīgi izsmerēt fonu un paši objektīvi tāda izcilā, labā kvalitāte. Testējiet šos objektīvus pie mums nomā, skatieties citus Sigma saderīgus objektīvus saviem Canoniem, un paši Canoni tagad jau kļuva interesantāk. Var vairs nepirkt kitu ar bezjēdzīgu objektīvu, var paņemt vienkārši body kameru un to aprīkot ar platlensi, ar standarta objektīvu, ar jaudīgiem fiksētiem objektīviem un tad turpināt savu attīstību jau ar nopietnām labām kamerām.